Labdien, augsti godātā zinātnieku saime. Man ir patiesas prieks atsaukties aicinājumam teikt stiprinājumu vārdus, un tādi būs manas mazās uzrunas noslēgumā. Un man ir liels gods uzrunāt jūs šajā priecīgajā notikumā, šajā pilnsapulcē. Un Spārīša kungs nav tik ļauni. Daži Eiropā zina, kur ir Latvija. Man bija pagājuši nedēļa patiesas prieks tikties ar Eiropas komisijas ekspertiem, kuri savā ekspertīzē vērtēja mūsu zinātnes organizācijas, mūsu zinātnes struktūras, situāciju un panākumus. Un mēs kādreiz, ir taču neērti par sevi teikt kaut ko labu. Bet tad, kad tu dzirdi no cienījamiem ekspertiem, kas uzteic Latvijas sasniegumus, gan zinātnes pārvaldībā, gan panākumus inovāciju spējā, gan radošo potenciālu, gan sekmīgo paudžu maiņu, es teikšu tā, ļoti spēcīgu jaunās paudzes ienākšanu mūsu zinātnieku kolektīvos. Tas tāda patīkama sajūta, liekas, mēs jau nemaz tik švaki neesam. Gan jau arī daži vācu kolēģi, kas Spārīša kungam raksta, uzzinās par Latviju, par tās vietu vai pasta ierēdņi. Bet runājot par šo paudžu maiņu, Spārīša kungs arī pieminēja ļoti saviņojošo pasākumu Motoru muzejā, šo gada balvu pasniegšanu. Un es godīgi sakot ar prieku un lepnumu skatījos, kādi jauni puiši un meitenes, un kā šie zinātnieku kolektīvi sadarbībā ar pieredzējušākiem kolēģiem un kādas fantastiskas lietas viņi var dabūt gatavi. Droši vien, ka uzskaitīt visu nav neiespējams, man nav ne tik laba atmiņa, ne tik dziļas zināšanas daudzās jomās, lai nesajauktu kādu vārdu, bet par dažām lietām gan es gribu runāt, piemēram, par Kamart 2 projektu. Tā ir fantastiska lieta. Piemēram, par RTU dizaina fabriku. Tā arī ir fantastiska lieta. Un maijā pie mums viesosies CERN zinātnieki ar savu ceļojošo izstādi, kas ir, ārkārtīgi jauks, priecīgs notikums. Es arī esmu mazliet tagad lietas kursā programmu, tur būs interesanti, gan zinātniekiem, gan mūsu studentiem, gan skolēniem. Zinātnes popularizācijā es domāju, ka tas būs milzīgs notikums. Un jāsaka, nebija tik viegli dabūt šo izstādi šurp. Un, teiksim tā, 3 gadu, normālais 3 gadu gaidīšanas periods. Bet parakstot līgumu pagājuši gadu, mūsu sadarbības līgumu, Latvijas sadarbības līgumu ar CERN, mēs daudz apgājām. Tā kā mūsu iestrādes šajā sadarbībā ir augstu novērtētas, un piedodiet, ja es vairāk runāju par fiziku, bet, kā lai to saka, fizika man ir īpaši mīļa no dabas zinātnēm, jo tā ir joma, kas visvairāk lieto matemātiku. No dabas zinātnēm. Tā kā, lai pārējie lūdzu neapvainojas. Bet runājot par sekmīgu mūsu zinātnes dzīvā procesa tālāku attīstību, protams, viena ārkārtīgi būtiska lieta ir finanšu resursi. Un šeit es varu teikt, ka mēs noteikti esam sabiedrotie. Un arī, ko prezidents pieminēja, ir ļoti svarīga sadarbība ar mūsu industriju. Un tai skaitā, teiksim tā, ir mums mazi vidēji uzņēmumi, kas cīnās par savu izdzīvošanu, pārsvarā nodokļu optimizācijas vai atvieglojumu jautājumiem. Tie laikam nebūs pasūtītāji zinātnē. Bet mums ir daudz spēcīgu uzņēmumu, tai skaitā valsts uzņēmumu, kam būtu jārada laba vide un pieprasījums pēc inovatīvām tehnoloģijām, pēc zinātnes sasniegumiem, un to mēs redzam noteikti kā savu darbības lauku.
Es priecājos par to sadarbību, kas šajā valdībā Izglītības zinātnes ministrijai ir ar ekonomikas ministriju, ar aizsardzības ministriju, ar citām ministrijām. Tātad šīs horizontālās saites ir ļoti jāstiprina, lai mūsu zinātnes sasniegumi nebūtu kā saldajā ēdienā peldošās salas, bet lai mēs būvētu tiltus starp šīm salām. Un tad man nāk prātā tāds piemērs no kādas dzīvības zinātnes, kas varbūt nav sevišķi labs, bet jūs zināt, kā no atsevišķiem punktiņiem, kādā kultūrā pamazām veidojas nopietns un stabils pārklājums. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un mums ir vienkārši gan ierēdniecībai, gan politiķiem, gan zinātniekiem ir lielā mērā jāiziet no komforta zonas un ir vienkārši jāstrādā. Jo atgriezeniskā saite starp mūsu tautsaimniecību un mūsu zinātni, tas ir soli pa solim kāpjošs process, jo, protams, ka mēs gribam dzīvot labāk, mēs gribam, lai mūsu iekšzemes koprodukts aug, un bez zinātnes aktīvas līdzdalības šajā procesā ir ārkārtīgi grūti gaidīt labus panākumus. Es ar zinām piesardzību un lielu daļu optimisma skatos uz mūsu iecerēto nodokļu sistēmas reformu. Jo, ja šeit neiztrūkstošs spēlētājs šajā procesā ir augsti stimuli mūsu tautsaimniecības straujai attīstībai, tad bez zinātnes tas nav iespējams. Līdz ar to šai sinerģijai ir jābūt ļoti ciešai. Un es domāju, ka mums ir visas iespējas šo procesu novadīt pietiekami sekmīgi. Es sev izdarīju arī dažas piezīmes Spārīša kunga uzrunas laikā, tā skaitā par Latviešu zinātnieku kongresu. Protams, ka tur ir vajadzīga cieša sadarbība, mēs neesam ne konkurenti, mēs esam spēlētāji vienā komandā, kur Zinātņu akadēmijas izpratne un zināšanas par procesu ir vienkārši jāsavieno ar ierēdniecisku darbu, lai tas būtu sekmīgi un lai tas būtu, es neteikšu 100-gadus pasākums, bet lai tas būtu nopietns ievads Latvijas nākamajai 100-gadēji. Un visvairāk jau šajā iepriekšējā uzrunā mani uzrunāja tie vārdi mīļā Izglītības un zinātnes ministrija. Un kāds no mūsu zinātniekiem ir uzrakstījis grāmatu Ceļš uz virsotni. Es droši vien savos memoāros varētu uzrakstīt grāmatu par ceļu uz sirdi. Kā no augstskolas profesora kļūt par mīļo Izglītības un zinātnes ministru. Es domāju, ka šis ceļš uz sirdi mums ir tikai pašā sākumā, un mēs ļoti sekmīgi pa to iesim. Un tagad ir varbūt manā uzrunā paši galvenie un svarīgākie vārdi. Mīļie draugi, kolēģi, ļoti cienījamie zinātnieki, es jums visiem vēlu ļoti priecīgas Lieldienas.